Mīļie draugi, mēs atrodamies vienā no brīnišķīgākajām Rīgas vietām, brīnišķīgākajām ar to, ka tā ir arī viena no zaļākajām vietām. Es pats dzīvoju šajā apkārtnē, un man šī apkārtne ir ārkārtīgi būtiska. Protams, ka tā būtiska ir arī jums, jo šīs te ir, mēs stāvam tur, kur ir Rīgas plaušas, ja, visapkārt ir meži, pļavas, dzīvnieki, brīnišķīga vieta, kur daudz no jums arī brauc. Šeit tad pastaigāties, paskriet, pabraukt ar riteni. Spilves pļavas. Kādreiz, vēl pirms Otrā pasaules kara un mazliet pēc tā, šī teritorija pastāvīgi aplūda. Padomu laikā tika izveidot kārtīga meliorācijas sistēma un visi šie lauki savulaik bija apstrādāti. Šeit audzēja labību, dārzeņus. Šobrīd tas pamazām pārvēršas par purvu, jo meliorācijas sistēma ir sagandēta. Pagājuši gadu bija tā kā nekad, te bija tik daudz odu un ērču. Visus šos gadus meliorācijas sistēmai nav pievērsta vajadzīgā uzmanība. Man bieži nāks būt Spilves lidlaukā, kur ir tā pati problēma. Tiklīdz ir lietus, tiklīdz ir daudz nokrišņu, tur viss pludo. Ja? Tas pats notiek arī šeit. Dargie draugi, jūs priekšā redzat, atrodas mūsējā, var teikt, Kleistuvai Spilves Ušakova cepure. Kas ir interesanti? Šeit, kur jūs redzat, agrāk bija izgāstuve, tāda diezgan paliela izgāstuve. Kāds no maniem pazīstamiem, kurš nodarbojas ar metālu uzpirkšanu, stāsta, ka no šīs te izgāstuves, redz, kur te mēs varam ļoti labi šo izgāstuvi redzēt, es to saucu par mazo Kaukāzu, jo tas tā kā Kaukāza kalni. Ka no šīs izgāstuves ļoti bieži nesā tik drausmīgi indīgas lietas viņam uz uzpirkšanas punkti. Un šī te mūsu vietējā Ušakova cepure tā saucamā, viņa pirms 2 gadiem tika izveidota vienā no izgāstuves daļām. Pārējā daļa, kā jūs tagad redzat, ir palikusi tāda pati. Tā joprojām piesārņo apkārtni un izskatās drausmīgi. Kas notika ar Rīgas domu, kāpēc viņi uzbūvēja šo te daļu, bet to otru daļu atstāja? Oficiāli tas Rīgas domas skaidrojums būtu, ka šī daļa, kur nebija uzbūvēta tā cepure, palikusi tāpat, ka tā nav Rīgas domas, tas nav pašvaldības īpašums. Bet patiesībā tā teritorija pieder pareizticīgo baznīcai, un baznīca bija gatava šo teritoriju, šo īpašumu atdot Rīgas domai. Lai tiktu veikta šī te kopējā visas vides sakārtošana, jo, protams, ka šī teritorija ir apgrūtinājums visiem, un tā traucē. Tā bojā mūsu vidi, tā bojā mūsu veselību. Bet nezinām iemeslu dēļ Rīgas domas ierēģi to nepārņēma un sakārtoja tikai vienu daļu, kur, protams, tika realizēta liela līdzekļa. Bet te deg kaut kur tagad, ja? Redziet, reklam pļavas deg priekšā, es jau paziņoju babīti težurantam, tur izbrauca jau. Jā, redzu. Tas ir mešs vai tā ir pļava? Bet tas pie Varkaļa kanāla kaut kur ir. Aha, tik tālu var redzēt? Jā, man tur augšā kompass tāds apaļš, un tad es uzlieku to kompasu, kartes ir ar kompasiem, un tas 241 grāds, un man ir navigators tāds, es uzlieku, un es karti redzu apmēram. Mums jau paziņoja visu, joprojām deg.